braucot šurp visādas atziņas. Un viena no atziņām bija tāda, jo vecāks es palieku, jo vairāk es saprotu, kad tehnoloģijām un informācijas pieejamībai tā vairs nav problēma. Mūsu bailes, mūsu psiholoģija un mūsu emocijas tagad jau ir galvenā atruna, kāpēc mēs kaut ko daram vai nedaram īstenībā. Jo visi mēs, protams, jau tagad tikko Agata apgaismoja vēl kā uztaisīt savu asistentu, būtībā easy, nav vairs problēma. Tagad tikai jautājums, kāpēc? Kāda jēga, kāds ieguvums man no tā? Un, lai mēs iesildītos, man ir vajadzīgs viens brīvprātīgais. Aplausi! Labi, Selīna zinu, viņa arī mani studenti no Ventspils, bet šis nebija sarunāts, ka viņa nāks. Mēs nesurunājam pirms tam, ne? Tas tikai parasti, ka uzstāšanās, šis ir jāpasaka. Un kas Selīnai ir tāds, ka viņa varēja te atnākt pirmā? Drosme. Kas vēl? Viņa sēdēja pirmajā rindā, viss tuvāk. Un tu arī biji diezgan tuvu. Tu īstenībā biji tuvāk, jo es rādīju šai pusi. Jā, bailes, ka kaut kāds kauns var prasīt. Nezinu, ko es prasīšu. Kas vēl? Drosme, vēl kaut kas? Gribu balvu saņemt, jā, it kā, jā, es gan šajā gadījumā nedošu, ticamāk, atzīmes, bet... Kas vēl? Pārliecība. Vēl kaut kas? Labs garīgais, bet... Ir tā? Labs garīgais? Kas tad? Jā. Nav ko zaudēt. Kas vēl? Ir kaut kas vēl? Tā ir vecā skola, ka mēs vienmēr meklējam kļūdas un tad uzreiz pa pirkstiem. Bet tagad jautājums par šo drosmu, pārliecību. Ok, pirmajā rindā jūs visi neesat, bet ja šo visu no Selīnas paņēma vienkārši ieliek jums arī visiem galvā, nervu sistēmā, vai jūs visi būtu cēlušies un skrējuši? Kāpēc ne? Jā. Jūs cīnījušies. Jā, un te jautājums, kas vēl ir vajadzīgs, lai mēs paceltu, piemēram, to procentu, ja mēs ņemam Pareto, piemēram, šajā gadā? Kas ten? Mentalitāte, kultūra, ne? Kurš pilsēts? Ventspils. Ventspilnieki, labi. Ja es oriģināli no Kuldīgas, tad divas pilsētas laikam kaut kur tur ir, jo mēs abi stāvam, tad tā savas, jā. Bet pēc idejas, ja jūs esat arī Ventspilnieks pie reizes ar mentalitāti, un vēl to pieķek klāt, mēs paceļam procentu drosmi? Nē? Vēl mazliet paceļas, jā. Ko es to gribu teikt? Kāpēc tu atnāc? Ja neskai to, ka tu man zini, man liekas, tas palīdzēja. Bija pāris sekundes, neviens nenāca, un es redzēju iespēju, un es nācu. Pāris sekundes, Bet tu arī skolā bija viens no tiem, kurš, ja neviens neiet labi, tad es iešu. Tev bija tā? Es zinu, ka vienmēr ir kāds. Laikam, jā. Jā, jo arī jums dažiem bija tieši tas pats princips, kas kādreiz bija skolā, kad pēc idejas prasa nāk klases priekšā, tad vienmēr galvenais nesties manās acīs. Pēkšņi viss kaut kas kļūst interesants. Un labās ziņas tev, Selīna. Piecīts par to. Paldies. Droši apsēsties. Aplausi. Easy. Man vajadzīgs brīvprātīgais. Pēkšņi procents paceļās. Kāpēc otram nāk te vieglāk? Jā, zināms. Kas zināms? Kas notika? Moška desmitnieks, kas zina. Bet kas vēl? Kāpēc otram nāk te vieglāk? Tu neesi smuļķis. Nenomiri, tu neesi smuļķis, tev nav jakaunās, par ko tu teici, kas zina, man tur prasīs priekšā tur kūleni uzmest vai kaut ko. Jā, vai pēkšņi es prasīšu vēl vienu ChatGPT uztaisīt, jā. Jā, un tā būtu, kā bija tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus, ir tas teiciens. Bet šis pats princips ir, esmu bijis, jau, es teiktu, tuvu 40 laikam dažādās pilsētās pa Latviju ar jauniešiem kopā darbojies un strādājies. Un vienmēr saka plus mīnus vienu to pašu. Un otriem iet vienmēr ir vieglāk. Un tas šodienas tā tēma arī tieši par to pašu. Zināt, mēs esam ekscelenti novērotāji un gaidītāji, un mēs vērojam tos, kas iet pa priekšu, un tad
Vēl nenomira, ok, es vēl pastīšos. Tā kā visi vēro tur Agata, kā viņi tad cīnās, vai tas sanāks, vai tur nesanāks, kas viņai tur būs, tu ChatGPT. Ok, nenomira, izdevās, labi, aiziešu mājās, arī varbūt pamēģināšu. Un mums ir diezgan maz tie cilvēki, kas drosmīgi ir gatavi iet un mēģināt pa priekšu, pamest malā varbūt to nērtumu, pamest to kaunu malā un vismaz sev atzīt, ka mums ir, man patīk, jūs pāris nedēļas apkārt studenti, te ir no Ventspils, tieši arī no Business Academy ir studenti daži ieradušies. Un man patīk tas teiciens uzvedās, tā kā fuck around and find out. Ja būtībā uzlūdz piedurku un sasmērē rokas, un tad jau redzēs, kas notiks, tādā latviskāka versija. Un kaut kā es cenšos ar sevi, ar visiem, ar kuriem es kaut cik esmu saistīts ikdienā, cenšos arī nodot to mentalitāti, kad mazliet izkāpt ārā no tā novērotāja kurpēm un iekāpt iekšā, hei, varbūt jāpamēģina. Vienkārši, bet pamēģina. Tikai nav zināms. Jo Agata šodien mazliet upgradeoja mani. Ja es biju taisījis tos arī palīgus, es patestēju un tā, man ik pa laikam ir tā kā, interesanti, labi, apnika, interesanti, apnika. Man liekas, tagad man būs kaut kāds 5. cikls, tā kā, interesanti. Ja viņam arī nāk ar atjauninājumiem tas viss ārā. Bet kas šitas ir? Kādas asociācijas veidojas? Dzirdēju šodien rezistors, tā kā. Bet es pat nebiju aizdomājies, ka tas iztīros kā rezistors. Oriģināli tas bija domāts, rezistors arī par pretestību, tā kā tur atbild elektronikā. Bet šis ir tā kā riteni, kad pieslēdz pie stāba. Tas ar kodiņš, kur savād iekšā. Pieņemsim, te ir kodiņš tur. Jā, kaut kāds, tie cipari nav svarīgi, tas ir randomizēts, kā saka. Un tā ideja ir, tas, ko es šodien parunāt ar jums arī, ko es izmantoju ikdienā priekš sevis. Tā ir tāda ļoti laba coaching pieeja, ko es arī spīdzinu studentus ar to. Un draudzeni, un viņi ir apguvusi viņi arī mani. Un tad mēs viens otru tādā ziņā varam uzdot jautājumus. Bet būtībā tā ir kombinācija, kas mums iekšēji nepieciešama, lai mēs tiktu pāri tai iekšējai pretestībai. Un tas jautājums parasti, kas man vēl pietrūkst? Ja kaut ko gribās darīt, vienkārši uzdot jautājumu, kas man vēl pietrūkst? Ja mēs, piemēram, skatāmies, skriet priekšā, tev nekas nepietrūkst, tev bija pilns kombo. Šajā gadījumā viss, tu ej priekšā plus vēl 5 dabīgi, cool. Bet, piemēram, citiem tā kā, bet es neaizgāju. Tad jūs varat uzdot mājās tā kā jautājumā, kas man vēl pietrūk? It kā kājas bija, labi. Tas nozīmē, fiziskais aspekts, check. Labi. Vai emocionālais pietrūk? Tad var domāt, kas pietrūk emocionālajā? Tas ir, es rakstīšu, ka emocionālais, bet psiholoģijā to pat sauc par afektu stāvokli. Piemēram, emocionālais kaut kas pietrūk. Varbūt informācija pietrūk, varbūt pieredze pietrūk, varbūt vēl kaut kas. Un tas, ko es redzu, ir, kad es strādāju vienalga ar jauniešiem, vai arī man ir kaut kāda konsultācija klienta, kuriem es strādāju, vai kad es eju kādā uzņēmumā ar komandu strādāju. Šis ir pirmais, ko es parasti daru, ja mēs atrodam kaut kādu sāpi. Sāpē parasti ir liela pretestība. Un tad es sāku uzdot jautājumus, kas tev besī šajā visā? Un tad no sākuma, viņš nevar teikt, ka man kaut kas besī, priekšnieks vēl skatās un tā. Un tad es iedrošinu lēnām, vēl mazliet, un tad mums sāk lēnām nākt ārā, un tad mēs savācam pilnu galdu ar visādi, mēs sarakstam visu kaut ko, tur tik daudz sāpes izrādās, gan katrā komandā ir iekšā, viņam ir akumulējās. Un beigās mēs nonākam pie ļoti daudz kā, un tad mēs sākam viņus likt kopā, un tad mums sāk izveidoties tāds kopskats par, ko tad mēs varam darīt? Mums besī tas, kad man vienmēr manuāli kaut kas tur jāraksta ar rokas, kaut kāds kvītis, vai kādam tur jāraksta ir, vai kādam besī Excelī tur visu laiku strādāt, vai kādam ir izbesījis visu laiku rakstīt postus, vai, piemēram, vienkārši uztaisīt ChatGPT, un viņš kaut cik palīdz tajā visā. Vai kādam izrādās, viņam ir iedeliģēts darbs pārdošanā, viņam pārdošanas kaklam, vienkārši tur nervi visu netur visu laiku to, un 120 puls visu laiku rādās, un cilvēks vienkārši tur deg ārā, piemēram, tajā pozīcijā. Un tad tas, ko es daru, parasti, ka es klausos, pierakstu, un tad es vienkārši, kas būtu, ja mēs darītu tā, ja kas būtu, ja tu darītu tā, vai kas būtu, ja tu darītu šādi. Vai man visvairāk patīk ir, piemēram, ja uzdot jautājumu, piemēram, par emocijām, man ir trauksme. Šo uzdevumu es vienkārši jūs varat paturēt arī paši priekš sevis. Ir, piemēram, ja jums būtu jānovērtē tagad iekšējais, piemēram, stāvoklis, viena emocija, piemēram, trauksme. Pirms tajā brīdī, kad jūs aicināja nākt uz skatuves. Kādam bija trauksmīta seju, kādam nebija, piemēram, vērtēt no 0 līdz 10. Un, piemēram, iedodam 7.
Šo jūs varat darīt ar jebkuru tēmu, ko jūs dzīvē attīstat. Un tad jūs uzdodat ļoti vienkārši jautājumu. Kāpēc nav uz 8? Tad kāpēc nav uz 8? Ok, tāpēc, ka, te ir vēl citi, te ir izstāsts, ka tur ārs man galīgi nepataisīs pa stulbenī, skatos priekšā, ok, tad tur lēnām mēs nokrīt nost nav 10. Un tad uzdod jautājumu, kāpēc nav 6 vai 5 vai 4? Kāpēc nav viens zemāk? Un tad kā domā, vai arī kāpēc ir uzgājis līdz 7. Un pēc idejas mēs paskatāmies šos divus, un tad mums iespējams atķeksējās pirmais atslēdzenes, tas pirmais ķeksīts mums iekšā. Interesanti, šis man atklājās. Tas nāk no kognitīva behaviorālās terapijas, šī pieeja. Ļoti spēcīga. Ir tāda CBT handbook grāmata, diezgan paliela. Ja jums interesē sevi mazliet attīstīt, ja izzināt tieši šādā mērāmā veidā, tur ir daudz psiholoģiskie testi iekšā, tur ir visādi uzdevumi, ko var pildīt, var sevi iepazīt vairāk. CBT handbook, ja angliski viņi gan ir, latviskas neesmu viņu atradis. Un šis uzdevums tur stāv iekšā, tur ir par depresiju, trauksmi, stresu, kā to menedžēt, kā to mērīt, ko darīt ikdienā ar to. Un tas mēģis ir nevis tagad pēkšņi sevi salauzt un kaut kur mesties iekšā un kaut ko darīt, kā piemēram, var sev piespiest atvērt mājās kompi, pierģistrēt ChatGPT, iemaksāt pirmos 20 eiro un aiztaisīt ciet datoru. Bet tas pats variants, ja tu aiztaisi ciet datoru, tad tu uzdod jautājumu, kāpēc es tagad nedaru kaut ko vai kāpēc es daru kaut ko. Un vienkārši sākt lēnām meklēt to kombināciju. Jo viņi ir grūti sākumā. Jo tas, savā veidā, es to saucu ar sevi ielikt slazdā, ja mēs neļaujam paši sevi izsprukt. Jo ir viegli pašiem sev sadirst, burtiski sakot. Mēs ļoti labi sev melojam, mēs esam ritīgi veiksmīgi paši sev melošanas ziņā. Mēs melojam citiem, kaut gan mums varbūt liekas, mēs nemelojam, bet mēs melojam. Vienkārši, ja es nekonsultētu cilvēkus un viņiem nestrādāt ikdienā, es būtu varbūt blefot šajā ziņā, bet es ļoti labi redzu arī pats sev, visu laiku pieķer, ka man smadzenes izdomā kaut kādas muļķības, un es kaut kas automātiski atnāc kā tāds reklāmas pop-ups, pats sev pieķeru, un tad es domāju, labi, tad atķeksēju, vai tad tiešām tā ir taisnība? Nav tā taisnība. Kurienes atnāc šis? Un tad var aizrakties terapijā, vēl izrādās bērnības problēmas vai kaut kāds. Šodien aizgāju uz Zvaigzni, vēl nopirku kā bija pieaugušie bērni grāmata. Daudz ieteica, esot ļoti labi. Iesaku palasīt, varbūt arī atrisināsies kaut kādas iekšējas pretestības, tā varētu laikam saukt. Jo jūs visi kaut ko gribat mainīt, kaut ko gribat nemainīt, un diemžēl lielākā daļa iet cauri iekšējo darbu. Un ārējā vide mainās tad, kad mēs iekšā sāk mainīt. Ļoti interesanti. Iekšējā pasaulē, ja dusmojaties pārpasauli, tad uzreiz jāliek spogulis priekšā, un tad dusmojas uz sevi, un tad domā, kas ar šitām notiek. Un tad, kad mēs sākam sakārtot sevi, tad beigās tehnoloģijas un vispārējais liekas pilnīgi pašsaprotama lieta. Jo, piemēram, kāds man pateikt, es taču nevajag man tur to ChatGPT, kādu jēgu tur to sociālo saturs rakstīt un vispārējo. Tad es saku, jā, protams, tev nevajag. Bet ko tu gribi dzīvē darīt? Zinām, bet es gribētu būt... Man ir vēlme būt speciālistam, tur vienalga izvēlēties, tur vienu jomu, tur zobārstam es tad gribu. Un tad cilvēks iet, un kamēr viņam nevajag to ChatGPT, nevajag, viņš nedomā par to. Bet tad vienā brīdī, kad viņš atver jau savu zobārsniecību un nonāk punktā, ka viņam varbūt jāsāk meklēt klienti, un viņš negrib sev maksāt vismaz 1000 vai 1500 kādam, kurš taisa viņam to saturu, tad viņš sāk domāt, varbūt 20 eiro mēnesī un pāris stundas ieguldīt ChatGPT nav tik slikti. Un tas vienkārši ir par to aktualitāti. Citreiz šis ir vienkārši aktualitātes jautājums, kad man pašlaik to nevajag. Bet iespējams man vajadzēs pēc gada, varbūt pēc 3. Es nesaku, ka vienmēr jāsagatavojas, bet ir forši, ja mēs pamēģinam. Tas būtu tās, ka jūs tā kā varat priekš sevis. Ja satraucoties, atgādināt sev, bet pamēģini. Redzēs, kas notiks. Jā. Šo zinat, saucamies bell curve. Esat redzējuši dzīvē kaut kur? Tie, kas augstskolā. Arī, jā, tik daudz viņas tie nosaukumi, bet galvenais tas bell curve, normālais sadalījums vēl viņš tiek saukts. Un tas, kur mēs pašlaik esam, šeit ir cilvēki ar podziņtelefoniem, joprojām tādi ir. Jā? Paldies par atklātību. Jā. Jā. Nē, melot drīkst, bet galvenais apzināti. Tev jāzina, kāpēc tu nesaki patiesību. Tas nav tā, ka melot drīkst, bet vienkārši
Ja iekšā ir milzīga pretestība nemelot, tad varbūt ir vērts pamelot. Bet vienkārši domāt par sekām ir ok. Tas, ko vienkārši visinteresantākā lieta arī vadītājiem, uzņēmējiem, vispār cilvēkiem, kuriem iet vislabāk dzīvē, viņiem ir iekšēja saskaņa. Ja viņš melo un zina, ka viņš melo, viņam viss kārtībā, viņam ir iekšēja saskaņa. Viņš iet uz priekšu. Bet ja tu jūties slikti par to, ko tu dari, tad ir iekšēji šis veidēs, tas sauc par disonanci, ja mums tāda rīvēšanās iekšēji notiek. Un tad mēs baigi daudz enerģiju patērējam. Man vajadzētu kaut ko to ChatGPT mācīties, bet es neko nemācos, un tad mēs sevi rīvējam, un tad mēs nesaprotam, kāpēc es esmu nogurs, kaut gan es šodien neko neesmu darījis. Bet smadzenes jau tā neapstājās. Viņas apēd vidēji 20–30% enerģiju. To, ko jūs apēdāt, 30% gan apēd smadzenes. Un viņas normāli norīvē visu to nost. Tas vienkārši par to, ka ir jāuzmanās no tā, ko gudri sauc par kongruence, bet latviski iekšēji saskaņa. Un, ja viņi nav, tad mēs ļoti daudz patērējam enerģiju, mēs nezinām, kur pazud mūsu enerģija. Mēs kā visu dienu atpūtāmies, bet tik nogurs esam. Bet tur paklausīja, visu laiku tur griežās, viss jau tā pieredze un visas neizdarītās lietas un iekšējie pārmetumi un dusmas un trauksmes un man taču to vajadzēja jau sen darīt un viss šis tā netik akumulējās. Vai man šodien vajadzēja karjeru nomainīt, vai priekšniekam pateikt to, vai kolēģi pasūtīt 3 mājas tālāk, tas viss jau tur iekšā ir. Kāpēc es šo pieminēju? Vienkārši mēs visi iekrītam plus mīnus dalējībās. Un tad mēs esam lielākā daļa pa vidu, kas izmanto Excel. Vai ChatGPT, vai Google spreadsheets un tā. Vienkārši mums par to tēmu, par tām tehnoloģijām, es vienkārši gribu ieskicēt ļoti labu piemēru, jo lielākā daļa pretosies un paies ilgs laiks līdz... Nav tā, ka vispār, es domāju, nebūs tāds brīdis, ka mēs visi izmantosim to. Tagad var to aizbirst. Vienkārši ir forši, ka mēs izmantojam. Ja mēs varam atrast pielietojumu, laikam jāsaka tā, man būtu te, ja tas man kaut ko atvieglo dzīvē. Bet otra galējība, tad tas, piemēram, AI ir mākslīgais intelekts, ka mēs cenšamies viņu savaldīt kā kaut kādu mustangu un izmantot savā ikdienā. Bet Excels ir visfascinējošākais rīks, un es uzdošu jautājumu, cik daudz no jums draudzējās ar Excel? Gandrīz puse. Tas teikšu skumīgi maz. Okay, šodien te ir vairāk cilvēki, bet realitātē it sevišķi, ja jums interesē IT tēma, kaut kāds biznes, kaut kāds savu pašnodarbinātās lietas vai kaut kādu karjeru būvēt. Un ja jūs esat arī paši nesat atbildību par savu naudu, tad Excels kļūst par jūsu vienu no labākajiem draugiem. Un kāpēc es to minu? Tāpēc, kad es ilgi tam pretojos, līdz es... sanāku. 8 gadus atpakaļ pamēģināju turismu uzņēmumu, iestartēju vienu draugu, no turienes aizgāju projām, pēc tam man bija kafejnīca, kurā bija tur telpas varēja īrēt, daudz seminārus organizējām. Tajā brīdī, tur, kur bija kafejnīca un viss tas, tur es sāku saprast tiešām Excel spēku. Un tad pēc Covid unkuļa tas aizsaistēsies ciet, un pēdējos sanāk 3 gadus, kad viņš 3 gadus laikam apkārt finišējās, tur aizgāja video jomā, visas saistībā tur tiešraides filmēšanas un visādi interesanti pakalpojumi tieši video pasaulē. Un tas galvenais, kāpēc es gribu pieskatīt Exceli, ir, es negribu baigi aizskriet ar jums tādā kaut kādā tur futuristiskajā skatījumā, kā tehnoloģijas var palīdzēt ikdienā, bet visvienkāršākais, un man liekas, kas man bijis visefektīvākais, ir telefons un Google Excels. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz biznesi vispār funkcionē uz Exceliem. Tā kā mēs gribam baigi aizskriet ritīgi kaut kur tālu, bet ja mēs pakāpjamies vienkārši pāris soļus atpakaļ, kas jau vienkārši kopš, man liekas, Windows 95 iznāca ar to visu ļoti daudz un arī lielu uzņēmumu funkcionē uz Exceliem. Un tas ir tas, kāpēc man patīk Google Excel, tāpēc, ka, pirmkārt, ērti telefonā. Un viņš mazliet ātrāk digitalizējās uz telefonu nekā tagad ir Office pieejams. Tagad ar Office'ā tas viss iet smuki kopā. Bet es iedošu ļoti labu piemēru. Kafejnīcā, kad es pats tur biju sākumā visu laiku iekšā un darbojos, tātad es nāku veru vaļā, es nomainu ar nākušo darbinieku un es vakarā slēdzu ciet un es būtu izdeju cauri visiem procesiem. Ir limits, cik daudz āris var to izdarīt. Tagad katru dienu es to nedarīšu. Un tad, ja es nevienam, ja es apmēram pastāstīju baristai, mēs tā atveram, tā nododam maiņu un tā mēs aiztaisim ciet. Vienu dienu pēc tam ir ok, otru dienu, varbūt trešajā dienā es skatos, jā, kaut kas sāk pieklibot, kaut kas ir aizmirsts, kaut kas varbūt paliek noturīgs. Un tur bija tāds, pēc nedēļas āris jau stāst atkal, ko mēs darām no rīta, ko mēs darām pusdienās un ko mēs darām vakarā. Un
Tā kā tas ir tas, ko sauc, tas ir pats sākums, kur naudas investēt tur sistēmās un visās tajās pārējās lietās, bija kaut kas tikai, par ko es sapņoju, ko sauc ERP, jeb tikai business management sistēmas un visādi. Tas bija tikai tāds, kādu dienu varēšu izmantot kaut ko tādu. Bet es domāju, kas man ir pieejams? Google spreadsheets. Tad, ko es izdarīju, vienkārši atvēru spreadsheet un uztaisīju checklisti, kas jādara rītā, kas jādara pusdienās, kas jādara vakarā. Un bija vienkārši koloniņas salikts viss 30. Un tā arī visiem bija. Tā kā atnāca baristas, un es izstāstīju, tagad mums ir Excels, ka mums ir planšeta, mēs pieliekam pie kases, tu no rīta atnāc, tu ej cauri, izpildu uzdevumu, atķeksē, tur ķeksīši, atķeksē. Vienkārši iziet visam cauri. Kvalitāte, done, viss, man vairs nav jāiztiek. Es pēc kaut kāda laika, es jau tāpat gan katru dienu biju, bet man vairs nebija jāuztraucās par ikdienas uzdevumiem. Tas ir tā, kaut kāda pusautomatizēšana, tā to varētu kaut kā saukt, jeb vienkārši menedžēt tās iekšējās lietas. Kāpēc es to saku? Jo visu automatizēt nevar, bet es esmu ļoti daudz lietas salicis Google Excelī, ja sevišķi ir atkārtojošie darbi. Un to jūs varat paši domāt arī priekš sevis. Man ir bijis, kad ir kaut kādi maksājumi, kad ir kredīti, kad ir rēķini. Tāpat Excels ļoti daudz dara tos darbus. Vienkārši salieku Excelītī, izēju cauri, redzu, atķeksēju, iekrāsoju, pārkopēju, viss notiek. Man pat rēķinus, pirmos kaut kādus 4 gadus, gan, kad bija turismu uzņēmums, gan, kad bija kafēnīca, visāds rēķins arī caur Excel. Vienkārši es biju uztaisījis formu, vienkārši nokopēju, palēžu. Tad loģiski pēc tam atrod labākas sistēmas. Kādam ir kafēnīca? Ir kādam? Nav? Ok, forši. Nevajag arī. Nav veiksmīgs biznes. Nē, galīgi nē. Viņš ir tikai melnais caurums, ir vienkārši vāks. Es abrīnoju tos cilvēkus, kam izdodas nopelnīt kaut ko no kafēnīcām. Bet tā bija viena lieta, ko šis varbūt padoms priekš jums, ja jūs gribat savu biznesu, jūs varat izvēlēties nepareizu biznesu priekš sevis. Kaut kāda iemesla pēc jums liekas tas kruti, kāpēc jūs to gribat, bet ja jūs ejat tajā, ir liela iespēja, ka jūs izvēlēties to, kas nav priekš jums, un es pateikšu ļoti vienkārši mērauklu, kā viņi strādā, jūs neprotat atrast naudu tajā jomā. Jo man ir zināmi cilvēki, kas spēja bulciņās atrast naudu, kūciņās atrast naudu, un viņiem Excelī viss sēja kopā, cilvēkiem ir nauda. Ārs rukā 3 gadus, kaut kas ir plusā, darbinieki pelna vairāk, piegādātāji pelna vairāk, nodokļos ir samaksāts vairāk nekā ārim bējās. Es domāju, nice, labi, ka Covid atnāca, viņš man nolika pie vietas vienā brīdī. Tas nāca ar posttraumu, Bija. Viņi sākās pēc tam. Tā kā, tur tā atšķirība, tā atšķirība bija tajā niansē, kad tad, kad Covid man atceļināja, es atgriezos atpakaļ pie tā, ko es gribēju it kā jau pirms tam darīt, kas bija video jomā būt. Un tad es sāku vairāk video pakalpojumus sāk sniegt, un pilnībā viss mainās. Uztais projekts uzreiz ir cash, uztais lielāks projekts ir cash, tagad netērējās uzreiz, milzīgi uzreiz mainās atšķirība. Jā, kabatā var ielikt, kā es saku, man ir uzreiz mans profesionālais hobijs, kurš nodrošina man dzīves stilu. Tā man viņš definējās. Un tas varbūt tāda galvenā ladmotīva arī šajā. Ja gribās padarīt to kaut kādā veidā efektīvāk, to dzīves stilu, tad es ieteiktu, pirmais solis vienmēr ir Excels vai pameklēt kaut kādas bezmaksas sistēmas. Kafēnīcēm man saucās Loivers, ir tāda bezmaksas kases aparāta sistēma. Ilgi meklējām vienkārši sistēmu, kurā pie kases varētu cilvēks iesit naudiņu kasē, un pēc tam viņš arī planšetē iesit, ko viņš ir pārdevis. Un tad aizmugurē man uzreiz noliktavas sistēmā, nokrīt tur koliņi iziet ārā, tur kafijas pupiņas iziet ārā, man uzreiz atrēķinājās automātiski nostas viss. Piemēram, es biju aprēķinājis 1 kafijas krūzīte, ir 22 grami kafija, 160 ml piens, un man bija, piemēram, noliktavā ienāk piena paka, viena piena paka aiziet apmēram uz 4 tur kafijām, un tad, kad cilvēks iesit kasē vienu kafiju notirgot, man noliktavā automātiski tikai nolasās nost tie milimetri un grami. Un tad es piemēram, katru nedēļu es varu iet, atveru sistēmu, un es vienkārši redzu. Un, piemēram, bezmaksas sistēma tāda. Un tāpat tur pēc tam varēja virtuvi vēl pieslēgt, ka tur virtuvē tur pasūt, tur atnāk paņem pusdienas, virtuvē pavārītē parādās, kuras pusdienas, viņi uzreiz zina, kas viņai jāsagatavo. Tā ir tā automatizācija, par ko es runāju. Un man viņa pašlaik pilnībā nav vajadzīga. Man viņa bija vajadzīga 6 gadus atpakaļ, tad, kad man bija kafēnīca. Un tas ir par to. Viens no kombo vienmēr būs timings. Kurā brīdī jums ir vajadzīgs tas, kas jums ir vajadzīgs. Un tāpēc citreiz mēs varam kaut ko mācīties, bet mēs nezinām, kāpēc mēs to mācāmies. Un tad kaut kas notiek, un tad mums tāds kā, tāpēc es to mācījos. Vai tā kā Steve's Jobs pēc, 15 gadiem Apple būvējot, tāpēc es kaligrāfijas kursos gāju.
jo viņš tur nezināja, kāpēc viņš mācās, kā fontus smuki taisīt. Lai es varētu Apple pateikt, ka šādiem jābūt fontiem. Un tur tā ir interesants tas dzīves gājums tajā. Okay, bet es gribu ieskicēt vēl vienu dramatiskāku lietu, kas iet kopā ar to pirmo jautājumu, kas bija saistīts ar brīvprātīgā nākšanu šeit. Jo tas iet kopā arī ar AI, tas iet kopā būtībā ar jebko visu. Šo es neizdomāju, tas nāk, es neatceros to filozofu, bet jau no seniem laikiem jau nāk. Tiklīdz, kā cilvēkos uzrodās kaut kas jauns, lielākoties tas tiek atgrūsts. Angliski to sauc par ridiculed, jeb latviski izsmiets. Mēs tā kā, kas tas tur priekš muļķiem, tas tur priekš tiem tur podziņu klabinātājiem un vēl visu kaut kādi. Būtībā tauta cilvēki parasti no sākuma atgrūž visu. Tāpēc tas ir milzīgs fenomens, kad pēkšņi 100 miljonu lietotāji uzliec uz ChatGPT sākt izmantot. Tas ir kaut kas netipisks, ka nepilnas nedēļas laikā uzrodas tik milzīgs lietotāju daudzums. Bet joprojām 100 miljoni ir. Cik tur bija 5 miljārdi kopā, tas nozīmē 4,9 miljārdi joprojām. Šitā skatījām. Jā, tas jau priekš jums tur ir. Un sākumā mēs izsmējam, tas ir pirmais posms. Otrs posms ir mēs vardarbīgi pretojamies. Mēs cenšamies visu kaut ko tur. Dažreiz rakstīt riebīgas feedbackus, dažreiz būt agresīvi, sarkastiski, bet parasti tautā sāk nākt tas tāda liela pretestība. Mēs cenšamies vēl nogalināt joprojām to visu jauno, pie kā mēs neesam pieraduši, jo, tas taču mainīs mūsu ikdienu. Es domāju, ja ChatGPT vēl nav nonācis pie vardarbīgās pretošanās, kaut kad drīz varētu būt, jo, man liekas, tāda vēl lielāka pretestība no visam. Mēs esam vēl tajā pirmajā fāzē, kur viņš tiek vēl mazliet izsmiets. Mēs esam tur vēl. Tas nozīmē, ka drīz būs tā. Un tad ir trešā fāze, kas nozīmē, tas ir pašsaprotams kļūst. Viņš ir tik ilgi bijis, viņš tik ļoti ir iestrādājies, kad vienā brīdī viņš tiek normalizējies, un mēs visi esam pieņemuši, mēs pat nezinām, kā vispār bez tā. Viņš ir pilnīgs pašsaprotam, kā varēja tas nebūt. Kā varēja nebūt telefoniem? Taču loģiski, ka telefoniem nav pogu. Taču nevarēs iedomāties telefons ar pogām, vai ka viņam nav iekšā kameras, ar kurām tur fotografē tā, kā reāli kādreiz tev vajadzēja reāli spoguļu kameru, tev vajadzēja kārtīgi kamera, lai dabūtu bildes, ko tu ar telefonu izdarīt. Jo mums tas kļūst tik pašsaprotami, ka mēs piedarbinam mašīnu, iekāpjam mašīnā, loģiski viņai ir jāpielec. Nevis, pirms mums atceros, aķīts būs vai nebūs, būs izturēs vai nebūs. Tā kā būs jāstum vai nebūs šoreiz jāstum. Tā kā pirmā mašīna pirms, kas mums 15 gadus apakaļ, tur bembīts tāds vecs, tā kā nevar zināt. Un tās lietas, kas vienā brīdī mums vienkārši kļūst pašsaprotams, bet līdz viņas nokļūst tajā līmenī, mums ir milzīgs laiks paiet, līdz mēs pretojamies, pat vardarbīgi pretojamies, un beigās mums tā jau viņš būs. Tā jau viņš tagad ir. Tas, ko es pierakstīju, man ir ļoti daudz, ko es gribēju jums padalīties, bet cenšos izvilkt to pašu jēdzīgāko no tā visā ārā. Un es iedošu vēl vienu automatizāciju, ko es ritīgi gribēju izdarīt kafejnīcā, lai sev no viņas dabūtu ārā. Tas vispār ir ļoti labs mērķis, ja jūs taisat savu biznesu. Domājiet par to, kā jūs sevi no viņa dabūsiet ārā pēc iespējas ātrāk. Tas bieži to sauc par working on the business, not in the business. Jeb, kad tu strādā, tu būvē biznesu, lai biznesa spēja funkcionēt bez tevis. Un ja šo domu ieliek sākumā, jums būs kaut kāds dzīves balans, tā to varētu saukt. Kaut kā iespēja uz kaut kādu dzīves balansu, to es sapratu priekš sevis. Jo, kad es nedomāju par to, tad es vienkārši visu laiku biekšā, jebkurā biznesā. Tagad es varu strādāt ar studentiem, jo man joprojām ir, teikšu tā, atvaļinājums, ko es saucu atkopšanās pēc pirmajiem biznesa mēģinājumiem. Tāpēc tajā brīdī es jau esmu atkal apakaļ jau uz robežas, ka es kaut ko turpināšu atkal kaut kādas savas idejas, tad būs interesanti, kā man izdosies to samanedžēt. Bet es iedošu vienu domu, ko jūs varat paturēt priekš sevis galvā. Gudri to sauc par kognitīvā distribūcija. Ko tas nozīmē? Ja jūs mājās pie spoguļa uzzīmējat ar, pieņemsim, flomīti, smaidiņu, ar atgādinājumu sev, pasmaiet, takš viss normāli. Tas saucās kognitīvā distribūcija, jeb mēs domāšanu ieliekam kaut kur vidē, kas mums palaiž kaut kādu mehānismu, un mums iekšēji notiek process. Tas ir ļoti vienkārši veids. Uz spoguli uzzīmējam smaidiņu ar atgādinājumu, man vajadzēja būt bišķi pozitīvākam dzīvē. Un tad, viss sākās pasmaidīt. Negribu smaidīt, bet labi. Gribēju. Pats izdomāju, ka gribu vairāk smaidīt, tad bija smaidīšu. Kā tas biznesā, kā es biju aizdomājies līdz vienam brīdim, es sāku ieviest, bet es vēl nepaspēju, ir QR kodu, zinat,
Covids visiem iemācīja, kas ir QR kods. Jā, pirms tam nezināja daudzi. Tagad visi zina. Covids ļoti daudz. Ja kas digitālajā transformācijā, Covids ir vislielākais angliski contributor, jeb tas, kurš uz lielāko ietekmi ir devis vispār digitalizācijā. Mēs esam tik daudz aizgājuši digitāli tikai dēļ Covid. Ja viņš nebūtu, es domāju, mēs joprojām būtu plus mīnus, kā bija pirms tam. Jo mēs nemainamies. Cilvēki nemainās. Ļoti, ļoti maz mainās. Un tā galvenā doma ir ļoti vienkārša. Es iedošu, kādam priekš jums biznesam nezināt, jūs varat ieteikt kādam citam. Ja jums vajag palīdzību filmēšanā, šajā visā izdarīt, varat uzrakstīt man, varbūt var palīdzēt. Bet pieņemsim, QR kodiņš tiek uzlīmēts tev uz datoru, un šajā vietā, piemēram, šajā telpā, ienāk pilnīgi jauns cilvēks, kurš neko nezina, bet viņam jāpalaiž ir, piemēram, prezentācija. Viņš neko nezina par šo. Tad kas notiek? Jūs uzfilmējat video, kā, piemēram, tu pienāc šādi pie datora, un tad es, piemēram, stāstu kamerā. Kaut vai ar telefonu uzfilmē. Saspied šīs pogas, ieved šo paroli, šādu tu atver prezentāciju, šādu tu pieslēdz ar šiem vadiem datoru, pieslēdz tur, nospied to pogu, ieslēdz televizoru, tava prezentācija ir palaidusies. Un viss. Ko tas nozīmē? Tev vairs nav vajadzīgs darbinieks. Cik tu ietaupīji? Varbūt štuku mēnesī, varbūt pusotru. Cik tas ir gadā? Varbūt 15, 20 štukas. Vai viens video var tev ietaupīt 20 000? Es nesaku jā, bet varbūt. Un man tieši tas pats. Es biju jau sāku rakstīt, jo man kafejnīcē to vairs nevajadzēja, bet es video kā sāku gan īsmā. Priekš video gan. Man bija studijā Rīgas centrā vien brīdi, mums tur bija 250 kvadrātmetri, daudz tādas podkāstu telpas, un tieši tur bija gaismas stāvēja, un uz gaismas es biju pielicis. Es vēl nepaspēju uzlikt QR kodus, bet bija video safilmēt. Un tur ir gaisma, ar to ideju, kad ienāk jauns darbinieks, viņš man tā kā, kā iet tā gaisma? Es saku, tur ir video. Viņš atver video, apskatās, es aizēju pēc 10 minūtēm, gaismas ir uzlikts. Viss kārtībā. Un tas ir par to, tā saucot tāda kognitīvā distribūcija, jeb kā mēs varam ar video arī automatizēt, jeb izklausās jau stulbi, mēs atņemam atkal darbu kādam, bet tajā pašā laikā vai mums vajag bezjēdzīgs darbus dot cilvēkiem, kurus var vienkārši atrisināt ar video un vienu kodiņu? Gan nevajag. Tas ir par to. Un tad rodas jautājums. Es nesen diskutēju arī tāds no Excel know-how, ir tāds Ivars Krāmpis Vanaks, viņš arī Excel māca un online kursi Excelī un visu kaut ko. Viņš ir par AI, jeb mākslīgo intelektu, tad stāstīt, mācīt. Un viņš tā kā, bet Āri, ja mēs tagad šo visu tā automatizējam, kļūstam tik efektīvi, ko tad mēs visi darīsim pēc tam? Ko mēs ar visu to laiku darīsim? Vienkārši atbild, būsim cilvēki, dzīvosim, centīsimies izdarīt kaut ko cilvēcīgāku. Protams, mēs varam kļūt vienkārši efektīvāki, ja ritīgi kaifojam par to, ko mēs darām, mēs pēc idejas varam darīt vairāk to. Mums nav jādara tie atkārtojošie, monotonie, garlaicīgie, besīgie varbūt darbi, kurus mēs varam kaut kādā veidā vai nu ar programmu, vai arī ar, pieņemsim, varbūt video aizvietot vai vēl kaut kādā veidā. Un tā ir tā atšķirība. Ja kaut ko mēs varam digitalizēt, aizvietot, pusautomatizēt vai kaut kādā veidā, tas vienkārši ļoti daudz atver mums to enerģiju, to vairs nedarīt. Un viss, kas mums atliek pēc tam, ja, piemēram, ienāk tas jaunais cilvēks, viņš ir, kā jums te tas, tur ir kodiņš, tev ir telefons, noskanē, visi iemācīsies. Ja kaut ko nesaprot, atnāc vēlreiz, bet noskaties video no sākuma. Un tas ir tas nākšais, kas mums jādara. Mums vairs nav tas. Un man ļoti patika spīdzināt savus darbiniekus tas uzrādās tikai, kad es sāku video aģentūru, ka viņi man sāk uzdot jautājumus, bet kā tas un tas? Un tad tāds, let me Google this for you. Un viņi tā, būtībā atver Google un ierakst tieši to pašu jautājumu, ko tu uzdod man. Un cilvēks ierakst, un viņš tikai tik simpli, tikai tik vienkārši. Un šī ir lieta, ko varbūt arī nodot jums. Ja jums uzrodas visādi interesanti jautājumi, ierakstiet Googlē. Tas vienkārši tik daudz lietas atrasina īstenībā. Es gan tagad studentiem neļauju tik daudz izmantot ChatGPT un jauniešiem. Es skatos, ka viņi pārāk daudz paļaujās uz viņu, jo milzīga atšķirība tā, ka viņš muld. Ir tas perplex, kā bija saucās, otrs tā versija. Perplexity, kur nāk atsauces, un viņš rāda, no kurienes viņš to informāciju ņem. Bet ir baigi jāuzmanās, jo es vienkārši redzu, kad jaunieši ieraksta, viņi nezina atšķirības starp to, kur ir kāds iedevis īsti informāciju, un ka tur ir kaut kas apakšā, kur ir īsti atsauce, un viņi nezina atšķirību, kur vienkārši viņam ir samuldējis ChatGPT, jo tu viņam paprasīji, lai viņš iedod informāciju. Jo, ja jūs ierakstīsiet pastāst man pa kuldīgi, jūs arī būs interesanti, kas vēl tik kuldīgā nav bijis. Viņš visu kaut ko izdomās. Ir jauniešos vēl neredz šo atšķirību, ka viņi vēl nesaprot šo kritisko, kas ir un kas nav patiesība. Tāpēc viņš tur tuvojas, bet vēl ne līdz galam. Kaut kad būs. Ja tur būs atsauces un vispārējais,
Ziniet, drīz viņš atsauksies pats uz sevi, uz visiem ģenerētajiem postiem, un tad tā kā... Viņš jau mācās. Jā. Ko stāstīt man ir ritīgi daudz vienmēr, ir daudz visādi piemēri, daudz visādi fuck-upi, visādas ciešanas un visādi triki. Vislabākais veids vienkārši ir Āris Birzē atrast sociālos, esmu visos. Es cenšos cik vien varu daudz visādi šādas mazos tips un triks padomiņus likt ārā sociālos. TikTokā es skatos, ka visvairāk cilvēki reaģē uz viņiem un viņi skatās un pēta. Ja jūs rakstat man jautājumus, es visticamāk mēģināšu kaut kādā laika periodā arī ierakstīt video un uz viņiem atbildēt. Jūs vienkārši redz, ka arī citiem noder. Parasti, ja vienam ir jautājums, tad es redzu, ka tur vismaz ir vēl 1000, kam tā atbilde arī bijusi noderīga. Un tādā ziņā, kāpēc es to daru? Es domāju, tos video un tās. Man tas kaut kā nogurdina, ja es ar to nedalos. Es nezinu, vai jums ir līdzīgi. Ja jūs arī nogurdina, ja jūs kaut ko nedalāties, tad vienkārši sāciet dalīties. Būs vieglāk. Vienkārši saprāt, tā ir tā kaut kāda pieredzes nasta, kas vakās līdzi un ir dažreiz vienkārši labi padalīties. Mums laikam ir Q&As, ja ir kaut kādi vispār jautājumi. Es nesaku, man ir atbildes, bet varbūt man ir. Tā kā, jā. Kāpēc šodien nav Excel? Tāpēc, ka es šo rakstīju braucot mašīnā. Jā, nav tas labākais. Pēc ideja, Anete, vai telefonām. Es būtu varējis arī telefonā rakstīt. Bet es iedošu ļoti... Man ļoti patīk rakstīt kladē pirmām kārtām. Man ir kaudze, man ir 4 grāmatas izdotas, un pārsvarā viņas visas sākās kladē. Un tas laikam galvenais būtu tas, mākslas terapija esat dzirdējuši? Emocijas ir ļoti grūti dažreiz nosaukt vārdos. Pamēģiniet nosaukt, kā jūs jūtaties. Nevienmēr mums skaidrs, mums ir tikai jā, slikts, labs, dusmīgs, izsalcis. Mēs kaut kādas tādas lielās lietas varam nosaukt, bet nianses mums ir grūti. Un tad viens no veidiem, kā iepazīt sevi, ir mākslas terapija. Otrs veids ir rakstīt. Un man patīk ar roku, jo tā mēs varam noķert nianses. Nevis domājot par viņām, bet kaut kā aizverot savu iekšējo prāta muldēšanu un pieslēdzoties mazliet iekšējām sajūtām, mēs varam dabūt ārā to, kas ir zemapziņā. Un to es esmu izkopis jau gadus, laikam, sanāk 10, 11. Un roku rakstīšana ir veids, kā es dabūju no sevis ārā no tā pakauša informācija. Izdomāt es varu pēc tam visu kaut ko. Es pastos uz to. Es arī, piemēram, daudz ko sarakstīju domājot par šodienu. Un kamēr es aizmugurē klausījos jūs, skatījos uz jums, es centos arī sajust, ko es ar jums šodien darīšu. Tā, jā. Vienīgais, ko es zināju, bija tas piecīts kabatā. Un tad bija kaut kādas šīs tēmas. Jā. Jā. Iedošu vēl vienu lietu, pierēzes, ja reiz mums. Vien. Pēdējā laikā mazāk, bet bija viens brīdis, kad es intervēju diezgan daudz miljonārus. Bija tāds pasākums saucās tīklošanās ar miljonāriem. Un viena no atziņām, kas gan visiem no viņiem ir, un ja jūs lasat arī kaut kādas autobiogrāfijas, ja kādam interesē biznesa kā tāds, pārsvarā ir 2 lietas, ko liek lielu uzsvaru. Ir cilvēki, cilvēku komandas, izglītības, vienalga, kā mēs, cilvēks, kurš virz uz priekšu, un otrs ir sistēmas, ar kurām strādā tie cilvēki, vai arī sistēmas kā automatizācijas. Un tie ir 2 milzīgi stūrakmeņi lielajiem uzņēmumiem. Ray Dalio ir, ja jūs gribētu paskatīties par kā automatizēt un nodrošināt, kad arī cilvēki kļūst par ietekmīgu sistēmu, tāds Ray Dalio, viņam grāmata saucās Principles, ja principi, ļoti laba lasāmviela. Un ja jums gribās tā kā iekšēji kaut kādu komandu būvēt uz tādiem spēcīgiem kaut kādām vērtībām, uz principiem, es domāju, viņš ir tā kā top līderis. Ja viņš bija vienbrīd arī viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem ar savu hedge fondu, un te viņš tur vienkārši pilnīgi atklāti ir uzlicis, kā viņš būvē to savu komandu, kā viņi strādā. Un ja kādam jums interesē biznesa pat automatizēšana, tad tāda E-MIT, ļoti laba grāmata. Viņš tajā grāmatā daudz atsaucās uz McDonalda principu. Es no viņas arī daudz iedvesmojos, bet žēl, ka es viņu izlasīju tikai pēc kaut kādiem pirmiem 4 gadiem pats vienkārši čakrējoties tā, kā es protu un to, ko es māku. Tur ir vienkārši par to, ka mēs uzreiz pieejam biznesam ar domu, ka mēs viņu gribam automatizēt, lai mēs no viņa izkāptu vienā brīdī ārā. Jo nav obligāti tas jādara, bet uzreiz iet ar domu, ka es pēc iespējas daudzāk visas lietas gribu salikt pa plauktiņiem tā, lai man nav visu laiku viņās jāpiedalās. Ja nevienies mēs nevēlamies piedalīties. Tas ir atšķirīgs, cits stāsts. E-MIT, tā kā izklausās dīvaini, E-MITs, bet ļoti laba grāmata. Vienkārši pilnībā izmainīs skatījumu uz biznesu kā tādu. Vēl kāds jautājums? Q&A? Mēs esam jau sen pār laikiem. Sorry. Jā. Nekur viens ir laikam, jā.
Jā. Kāds varbūt ir padoms, lai es pats un lai es savai komandai un cilvēku, Jā. pirms man, varētu palīdzēt domāt par to, kā mēs varbūt nedēļšam ūdensgrēkus. Mums tagad visu deg, vienmēr ir daudz. Kā mēs varētu viņu sākt domāt par to, kā mēs to darbu, kas ir jāatkārto, varētu viņu uzlabot. Jā. Kas pa jomu? Kas pa jomu? Joma ir ražošana, neefektivitāte konkrēti. Tas iespējams viens solīt apakšā, te ir pa tām sāpēm. Es esmu vairākās komandās gājis iekšā ar to, ka vienkārši no sākuma sanāk visu, un mēs vienkārši runājam par visu, kas besī. Un tas ir ritīgi labs sākums, bet tur vajag to, ko... es esmu tādā ziņā mediātors. Esmu cilvēks, kurš diezgan labi spēja novadīt visu, kas tur besī. Un kāds tur tik, es nerunāšu, viņš kā iet projām, bet viņš saprot, ka nebija labi. Un tad viņš apsēžas atkal, un tāds rīks beses un tāda ņemšanās par to visu. Un tas ir labs sākums, jo tad vienkārši beidzot redz, kas iekšā tur ir. Kas ir lācītī medrē, kas tajā ražotavā vispār notiek. Jo tad cilvēks saka, man tik besīja tur tā siena jau sen, man sen besīja šī grīda, man besīja, tu man besīja un vispārējais. Nav tā, ka vienmēr viss tik besīja, bet es vienkārši gribu iedot tādu dramatiskāku nokrāsu. Un tad, kad jo es to visu pēc tam rakstu, es klausos, uzdod jautājumus, rakstu, un beigās ir, vairākais man bijis ir 6 A4 lapas. Un tas ir daudz. Un tad pēc tam viss ir čiliņā, viss ir kā, ok, es prasu, vēl kaut kas, vai vēl kaut kas? Vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas, vai vēl kaut kas, un ir, un beigās, kad vairs nav nekā, tad mēs vienkārši, kas ir svarīgākais no šī? Lai to ideja, tad tas Pareto princips nāk, ko minēja. Mēs tagad, kurus 20, no visām šīm lietām, ja mēs pieņemsim 20%, 10, ja mēs 10 no šīm sākt risināt, kas prasīs vismazāko ieguldījumu un vislielākais ieguvums. Un tad, kad visi nobalso, jā, mēs varētu darīt, piemēram, šīs 10 lietas, un tad komanda ir daudz interesēta sākt viņas arī darīt. Būtībā paša iniciatīva uzrodās pēc tam. Bet tas iedod savā ziņā cilvēkiem tādu atvieglojumu, ka mums nav jādara tas viss, bet mēs lielākajai daļai varam savā ziņā nepaslaucīt zem paklāja, bet vienkārši mēs izvēlamies šīs lietas nedarīt, bet šīs mēs darām. Un tad uzreiz mainās iekšējais tas. Tad iespējams kāds, kurš nekad nav domājis par, vai vienmēr ir baidies filmēt kaut kādu video, vai, piemēram, tu QR kodiņus taisīt, viņš pēc es pamēģināšu. Un cilvēks, ko no vispār negaidīja, ka viņš kaut ko darīs, pēkšņi pieceļās un viņš uzņemās kādu no atbildībām. To es ik pa laikam redzu, un tas ir fascinējoši. Tas vienmēr, tad galvenais nevajag apstādināt, vienkārši tad jāizdara mute un vienkārši jāiedod atbildību. Tev ir tiesības, tu to drīkst darīt, mēs tev palīdzēsim. Jo vienmēr ir tik sačakarēt. Un svaiga motivācija ir tik ātri sačakarēt. Šis ir... Man to patīk darīt, būtu forši, ja daudz vairāk cilvēku to darīt. Es vienmēr biju tas, kurš arī savā komandā vienkārši sanāks kopā. Reiz mēnesī, man tas saucās sāpju sarunas. Mēs vienkārši sanācām, vienkārši, ok, kas mums sakrājies? Kas nesanāk, kas sanāk, kas besīja, kur kļūdas un tā. Mēs vienkārši izrunājamies un tad pēc tam pieņemt lēmumu, ko ar to darīt. Bet atbildot kognitīvo distribūciju, tas saucās fiziski, lokācijā, kur tu vari pielikt atgādinājumus. To darba drošība dara jau sen. Tikai atšķirība, ka tagad to var darīt arī informatīvi nodot, piemēram, video formātā vairāk informāciju. Dari tā, dari šitā. Es zinu, ka dažās ražotavās tā dara. Poligrāfijās dažās rīsmā jau dara. Viņi uz mašīnām uzliek virsū, kad cilvēks pienāk pirmo reizi, viņš no sākuma noskatās instrukciju video, un tad viņš lēnām tikai bakst un mēģina to darīt. Un tas ir par to pašu, tā ideja. Jā. Amazing, jā. Es laikam... Tu nāks pieteikt, jā?